Es sadzīvoju ar realitāti. Kaut gan tā nekad nav ideāla, bet es ar to pats sadzīvoju. Un kino jau palīdz mums šo realitāti labāk izprast. Atspoguļojot šo realitāti dažkārt šīs realitātes formās, dažkārt pilnīgos fantāzijas tēlos, kas arī pieder pie mūsu iekšējās realitātes. Nē, es nedomāju, ka nodarboties ar kino būtu kaut kas līdzīgs patvērumam no realitātes. Es esmu tā uzaugusi tādos īpatnējos apstākļos, ka kopš es vispār sevi atceros, kino vienmēr bija manas dzīves dabīgā sastāvdaļa, jau pašā agrākā bērnībā, gluži tāpat kā grāmatā. Man kino vienmēr vienā līmenī ar grāmatu bijis manā dzīvē, jo es uzaugu tādā Berlīnē, tādā kinematografiskā vidē, un mūsu mājā bija ļoti daudz režisoru, aktieru vienmēr. Mans tēvs, kā jurists, bija saistīts ar Berlīnas lielo kino korporāciju un kino studiju UFA. Tas vēl bija pirms Hitlera laikos, jo es esmu vecs cilvēks, es esmu daudzus laikmetus piedzīvojusi. Un līdz ar to es redzēju filmas, kādas citi bērni neredzēju, jo es visur biju klāt. Ziniet, kā bērns. Man nemaz daudz neievēroja ar mani. Runāja tā kā pieauguši cilvēki gandrīz. Es nekad neesmu gribējusi būt aktrise, un to es varu pateikt, kā saka, roku sirds. Es gan biju diezgan glīta meitene, un man bieži vien arī pat piedāvāja. Man piedāvāja filmēties, man piedāvāja kļūt par aktrisi, mācīties kaut kādā studijā un tā tālāk. Gadu gaitā vairāk kārt. Bet nekad man nav bijusi gribēšana. Pirmkārt, es nejūtu sevi absolūti nekādu aicinājumu. Un tas izriet, es domāju, no mana rakstura. Tas ir no manas formācijas, kā saka arī. Pirmkārt, es nekad neesmu gribējis būt kāds cits, kā tikai es pati. Man ir darba diezgan uzzināt jaunībā, saprast sevi, uzzināt, kas es esmu, uz ko es esmu spējīga un par ko es gribu kļūt, ko es no sevis gribu iztaisīt. Tas man aizņēma domas gan, bet būt par ko citu es nekad neesmu gribējusi. Un man no bērnu dienām ir iedzimta pretestība runāt svešu tekstu. Runa nav tikai par to, kāds ir tas mākslas darbs, ko sastopu, bet kāda es esmu šajā brīdī, kādas man šajā brīdī ir iekšējas vajadzības. Vienā mirklī varbūt es esmu tādā situācijā un tādā stāvoklī, ka es augstu saskarties ar lielām jūtām, ar kaut kādu atklātu vai ne manu emocionālu pārdzīvojumu, apstiprinājumu varbūt no ekrāna. Tad man ir viena mākslas puse vajadzīga. Citā mirklī varbūt es varu aizrauties ar formāliem sasniegumiem, ar brīnišķīgiem estētiskiem atradumiem, vai ne? Tas man būs tas svarīgākais. Jo jūs man prasiet, kas mani dara laimīgi. Šī nav kritiķa atbilde. Kritiķim ir jāprot objektivizēt nedaudz vismaz savas subjektīvās izjūtas un raudzīties uz mākslas darbu daudzšķautnēni. Bet es kā individs, es varu saņemt un priecāties par to, kas man šajā brīdī ir dārgs. Citreiz tā būs viena cilvēka seja, piemēram, tikai. Aktieris ir ļoti eksponēta figūra sabiedrībā un ļoti daudz ko izsaka par to sabiedrību, kurā viņš dzīvo un ir uzaudzis. Kāds ir mūsu patiesības mērs, piemēram, mākslā? Ko mēs pieņemam no aktiera kā pārliecinošu? Ko mēs saucam par labu aktieru, par sliktu? Kādi stili, kādas metodes noteiktā brīdī mums ir tuvi un pārliecina mūsu skatuves vai uz ekrāna. Daudz ļoti kompleksi jautājumi, kas saistās ap šo aktieru figūru.
Aktieris ir ļoti daudz izsakoša atslēgas figūra noteikta laikmeta sabiedrībā. Tiens, l'orage. Chut, vous allez être trempé. Qu'est-ce que cela peut faire? Vous êtes si peu couverte. Venez, je vais vous accompagner. Où ça? Chez vous? Chez moi? Mais je n'ai plus de chez moi. Mais j'ai quitté mon travail. Le travail et le logement, ça marche ensemble, alors. Si vous voulez, là où je demeure, je vous trouverai une chambre. Une chambre? Oui, je vous en prie, venez. Piedzīvojums man ir arī garīga tipa piedzīvojums. Nu, teiksim, ja man pēkšņi paveras kaut kāda brīnišķīgas durtiņas, kaut kādā vēl nezināmā mākslas dzīvē, jā, mākslas parādībā, kaut kā jaunā, tas man ir piedzīvojums. Piedzīvojums nav tikai personīgs piedzīvojums. Šajā ziņā es vienmēr esmu tik daudz strādājusi, ka tāda tipa piedzīvojumiem pat nav bijis daudz laika. Bet nu, garīgi piedzīvojumi taču arī ir aizraujoši. Tāda avantūra, piemēram. Satikšanās ar citu paudzi. Liels piedzīvojums. Nu, man piedzīvojums un pārdzīvojums vienlaikus, jā. Ir katra reize, kad es teātrī vai tumšā kinozālē vienalga pēkšņi saņemu kaut ko, ko es nebiju paredzējusi, jā. Un tas ir viss skaistākais, ko tev var māksla uzdāvināt. Pēkšņi tas, ko tu pats nesi varējis iedomāties. Paredzamais ir garlaicīgs. Well, what's wrong with you? Got a flat. I'd never have noticed if you hadn't brought it up. Well, pretty you are. You cute little darling. Oh, Antoine. Tur ir ļoti daudz nogludināta, izskaistināta bulvāra, jā, kā mēs sakām. Un tā pašā laikā tā ir ļoti nozīmīga filma. Varbūt tieši tāpēc, ka ideja par lielāku seksuālu brīvību, par cilvēka tiesībām uz savu brīvu izvēli visos jautājumos un galvenais uz cilvēku tiesībām nepielāgoties jau esošās sabiedrības stingrajiem noteikumiem, pieklājības, tas ir smalkas uzvedības vai ģērbšanās vai mīlēšanas vai citos jomos. Šajā ziņā šī filma ļoti daudz nozīmēja visai Eiropas jaunatnē. Mums viņa nenokļuva, protams, mēs viņu neredzējām toreiz. Bet tad, kad tā parādījās, un kaut gan tās estētika ir ļoti konvencionāla, ļoti pierasta, to tomēr, zināmā mērā, var pieskaitīt pie jaunā viļņa franču kinematogrāfā. Tieši tāpēc, ka tādā pievilcīgā iepakojumā sniedza zināmus impulsus šādām pārdomām. Jā. Jo interesanti un labi jau tomēr ir tas, kas vēršas pret stereotipiem mūsu domāšanā, sabiedrības domāšanā un sabiedrības dzīvē. Un, protams, lielais trumpis Vadimam bija tas, ka viņš tur galveno lomu uzticēja savai jaunai sievai, kurā ne jau kā aktrise, bet tieši kā jaunās paaudzes pievilcīga sievišķa tips, tipoloģiski, vienkārši panāca pavērsienu gaumē, jaunās paaudzes gaumē, manierēs, uzvedībā un tā tālāk. Un tā bija Brigitte Bardot, kurai šāda dīvaina celmlauža loma piemīt.
Protams, pašlaik jau ļoti daudz strīdās par to, kādas ir tās specifiskas sievišķīgās īpašības, jo daudz kas, ko uzskatīja par sievišķīgām īpašībām, faktiski ir tikai sociāli iemācītas lomas, kas sievietei gadsimtu gaitā tiek ieaudzināts vai ne katrā jaunajā paudzē. Bet, protams, ir lietas, kas ir sievišķīgas. Paldies Dievam, dzimumi nav vienādi. Vienādi viņi nav fizioloģiski un psiholoģiskais, vispār psihiskā mūsu esamība, taču ir cieši saistīta arī ar mūsu fizioloģiju. Var taču runāt tikai par psihofizisko cilvēka esamību, vai ne? Un sevi, piemēram, ja jūs vaicājat, es tā atklāti pateikšu, man ir zināma tāda mātišķīga attieksme, pret daudziem cilvēkiem. Es jūtu, man patīk cilvēkus tā, nevis pačubināt, man sentimentālais viss man uzveš, bet man patīk, viņus tā, pasargāt, pastutēt, Un tas transformējās arī mana darba jomā. Man patīk ar studentiem, man patīk ieraudzīt talantīgu cilvēku, varbūt viņam kaut kādu padomu dot, varbūt dot viņam tās zināšanas, kas viņam palīdzēs tālāk attīstīt. Tas viss nāk no mātišķīga instinkta šādā veidā. Es domāju, ka pedagoģiski dotumi arī bieži vien dzimst no šī tāda mātes instinkta. Tell me something sweet, so my heart can smile, happy while it follows its cue. Please tell me what you feel, darling, show what you know to be real, and tell me just as I'm telling you. Like being married? Sure I do. No. You aren't made for this sort of thing. I understand you perfectly. We are both the same kind of people. If I were able to lie, but I'm not. Someday you will be. No. I repeat my question. You happy? Laimīga. Man ir bijuši daudzi laimīgi mirkļi. Redziet, man ir pret laimi, ja viņu pa tādu pilnīgas, kā lai saka, svētlaimības sajūtu, ja to tā uztver. Man ir tāda attieksme, ka es esmu tā kā zeltracis. Zeltrači ir dažādi. Viens gaida, lai viņam būtu tāda zelta ādere, kur ir ļoti daudz zelta, vai ne, un kas nekad nebeigsies vai ilgi vismaz turēsies, un to viņš meklē, un ja viņam tās zelta āderes nav, tad viņš ir nelaimīgs, viņš uzskata, ka viņš ir nabaks tad. Bet ir tādi čakli cilvēciņi, kas vienkārši mazgā smiltis un mazgā, un te pa graudiņam, tur pa graudiņam, galu galā diezgan liela kaudzīte tā zelta viņam sanāk. Es esmu priecīga par laimīgiem mirkļiem, un es ļoti labi zinu, un diemžēl dzīve man to ir iemācījusi, ka viss paiet, šajā pasaulē. Mēs paši esam nevisai ilgi pastāvošas parādības, un tā tas arī ir ar mūsu pārdzīvojamo, un laime, tāda svētlaimīga laime, tā man ir bijusi mirkļos. Galvenais ir, lai tev būtu laba atmiņa. Laiku pa laikam, pārdomu un miera brīžos, kādu mums tomēr dzīvē ir doti šādi. Es savā
atmiņā, kas tiešām ir vesela pasaule, kontaktējos vienkārši iekšēji, bez kaut kādām vājprātīgām fantāzijām vai nekad mirušie ir kopā ar mani vai kaut ko tādu. Nē, bet es garīgi kontaktējos ar savu pagātni un ar tiem cilvēkiem, kuri man bijuši mīļi un kuri man ir palikuši tuvi līdz šai dienai, un tas man ir ļoti liels atspēks dzīvē. Tā kā atmiņa ir brīnišķīga lieta, bet viņu vajag kopt. Viņu vajag kopt, viņu vajag cienīt, un tad tā atmaksās mums. Atmiņa ir tas zelta graudu krājums, kas ir sarakts mūža vai izmazgāts no smiltīm, mūža garumā. Tur tie zelta graudi glabājas. Cos'è tutta questa roba che cade? Cosa succede là sopra? Peggio! Sei ignorante in malafede! È venduto! No, la firma l'hai messo pure tu! Ti denuncia l'associazione! Lo faccio subito! Man tā apetīta mākslā ir stipri plaša. Man nav tā, ka es mīlētu tikai noteiktus estetiskus virzienus vai noteiktas problēmas vai noteiktu, nezinu, cilvēku tipāžu vai ko. Tā kā ir daudzas filmas, kas mani ir personīgi bagātinājušas un padarījušas līdz ar to laimīgas. Ja saņem bagātību, jo tas ir ļoti patīkami un tas ir laimīgi. Bet, es, piemēram, varu minēt, es varu pateikt, ka tās ir filmas, kuras, man gudri jāsakās, profesionālā valodā jāsakās, kas funkcionē dažādos līmeņos, kas ne tikai, kuriem ir gan saturiskais līmenis, gan asociatīvais, kā lai saka, asociatīvā vide, ko rada šī filma, kur ir gan formāli atradumi, kas man ar kameras aci ļauj redzēt dzīvi no tādiem redzes leņķiem, kādos es dzīvi neesmu redzējusi. Gan cilvēciskais līmenis, jo es tomēr esmu vairāk aktierfilmas cilvēks. Es minēšu filmu, franču filmu, kuras pirmizrāde bija 1945. gadā, un kas saucas Paradīzes bērni, Les Enfants du Paradis, kas padomju iznomā latviešu valodā, tik neveiksmīgi tulkot saucas cilvēki no galerijas, varētu par Paradīzes bērniem vismaz nosaukt. Un šis nosaukums neatbilst nemaz šīs filmas būtībā. Tā ir Marcela Carné filma ar brīnišķīgā dzejnieka Žaka Prevēra līdzdalību tapis scenārijs. Bet kas man šajā filmā ir dārgs? Par ko šī filma ir? Tapusi Vācu okupētajā Francijā kara laikā. Šī filma ir pilna ar tādu savas kultūras mīlestību, izpratni un prasmi arī citam to dot, ka tas ir vienkārši priekšzīmīgi un tā pašā laikā aizkustinoši. Runa iet par 19. gadsimta vidu, par Francijas teātriem. Šī filma apvieno abus man tik mīļos mākslas veidus, teātri un kino, tādā veidā kā divi lieli mūsu laiku franču aktieri, Jean-Louis Barrault un Pierre Brasseurs, spēlē divus lielus 19. gadsimta teātra māksliniekus, Mimu de Bureau un dramatisko aktieri Frederiku Lemetru. Vienlaikus šie divi pagātnes aktieri un arī šie divi mūsu laiku aktieri, pašlaik viņi jau miruši, bet 20. gadsimta aktieri,
pārstāv divas brīnišķīgas, līdztiesīgas tendences Francijas kultūrā. Saprotiet, cik ārkārtīgi bagātīgi nacionālā kultūra šī filmā ir iemiesota un kādā pievilcībā. Un šīs divas tendences ir no vienas puses bravūrīgais, elegantais, humora un asprātības pilnais gallu temperaments Frederika Lemetra un Pierre Brasseur personā, un otrais ir poetiskais, liriskais, smalkjūtīgais, caur niansēm tikai uztveramais otrā franču kultūras puse. Ir viena lieta, es nekad no filmām un vispār no mākslas negaidu un arī nesaņemu kaut kādu konkrētu dāvanu, teiksim, iedvesmu vai no jūtu vai intelekta dzīve kaut ko īpašu. Šī filma dod man augstāko, ko man kino vai arī teātra māksla var dot, tā ir laimes sajūta. Pateicība un laimes sajūta, ka man ir ļauts ieskatīties kaut kādā brīnišķīgā pasaulē, kāda man būtu bijusi slēgta, ja ne šis darbs. Я скажу. Marisa? Es varu tikai pateikt visu, ko vien es esmu varējusi sagrābt un savākt. Es esmu redzējusi, lasījusi un pārdomājusi. Bet man ir arī sava atmiņas tehnika, un to es gribu pateikt. Tas ir tas, tas ir jautājums, kurā es esmu ar sevi apmierināta. Jā, es esmu ļoti reti apmierināta ar sevi. Man nepatīk, ko es rakstu, man nepatīk līdz galam, ko es daru. Es esmu perfekcionists un nekad es neesmu ar sevi apmierināta. Bet ar šo lietu, to es varu pateikt, ka tur es varu pateikt, es esmu izdarījis to, ko vajadzēja. Es esmu strādājusi, trenējusi savu atmiņu, kā vien varēdama no agras jaunības. Vienmēr es esmu pierakstījusi to, ko es lasu, to, ko es redzu. Vienmēr es esmu pierakstījusi, ja man kaut kāda doma ir bijusi interesanta sakarā ar to, ja? Jo tas jau šo filmu padara mūsu atmiņai svarīgu. Ir brīži vai ne, kad dominē jūtas, ir brīži, kad dominē prāts. Katrā ziņā es domāju, ka man attīstītas ir abas puses. Es nesūdzos ne par jūtu augstumu, ne par prāta nabadzību. И глаза глядят, бесприютный косой, и глаза глядят, бесприютный косой, оградеющие небо.